Tevi šodien varētu interesanti uztaisīt. Zaķi. Zaķi, ja? Bet, lai zaķi uztaisītu, ir vajadzīgs materiāls. Mums būs dzija, adatas, ja? Un es uzadīšu tādu 4 stūra gabaliņu, un no tā mēs taisīsim zaķi. Ja? Cik mēs valdziņus uzmetīsim, kādus 20. Nu, lūk, Elizabetīt, nodīts ir, un tagad sāksim veidot zaķi. Atradīsim šim gabaliņam pusīti šitai maliņai, un ielocīsim šādi. Tad ielocīsim tā, ja? Un tu man tagad šitā paturēsi, droši paturi. To, ko mēs izveidojam, tas būs ausis. Es tagad žigli paņemšu. Man? Jā, un tagad vienu austiņu sadiedzam, galiņu, otru austiņu. Kā taisās? Otru austiņu. Tad mums ar to diedziņu viņas ir jāapņem apkārt šitā ar diedziņu. Izskatītos pēc austiņas. Šitā aptinam. Viena gatava būs. Tūlīt būs arī otra. Divas garas. Tik izskatītos. Droši liec klāt. Opā, paldies, nobiežam. Tā, austiņas būs. Un tagad mums būs jāveido zaķim purniņš. Un te mēs liksim iekšā vatīti vai sintaponu, jā? Piebāzīsim iekšā. Tu paturi tagad? Jā, paņem vēl noplēs kādu gabaliņu. Jā. Celsim uz augšu, lai tas purns veidojas. Nu, kas mums tagad būs? Nu, vēl mazu biškucīti diedziņu. Apšosim apkārt. Šitā. Tāda veidojas kā jau galviņa apaļīga. Tad apkārsim atkal apkārt ar diegu. Vēlreiz. Un viņa mums būs. Jā, un uz priekšu. Pagaidi, kad izielāsies. Stingri tur ir tā. Diedziņu piespied arī vēl pie adatas. Un dūrienu nākošo uz priekšu. Jā, pa gabaliņu. Jā. Tur ir diedziņu ar adatiņu. Jā, piespied ar pirkstiņiem pie adatiņas diedziņu. Jā, centies tā. Tūlīt pievelkam, Elizabete. Garš pavadīts. Ir atstarpīte, ja? Lai nav visu laiku vienā vietiņā. Mēs pēc izveidojam. Tūdieciņu. Ielocīsim tādu liepiņu masu. Un arī aptīsim apkārt vienreiz, otrais. Zaķim, jā, es tev došu, es tev paplucināšu tā, un tu bāz iekšā. Droši līdz pašam kaklam, līdz pašai galvai. Jā, paņem vekalrociņā, iedošu. Vai viņš tāds ir apaļāks mums, tad mēs saplucinam. Kādreiz vate bija, bet šitas jau ir labs, viņu arī izmazgāt var, ar vatīti pildītu, tad jau viņš izmazgājot, tā vate visu sakrīt. Droši bāz te piebāz pilnu pakakli. Jā. Tad
būs jāveido mūsu ķepas. Cik zaķim ir ķepas, ko, Elizabete? Cik ir? 4. Ja? Tā bieži maciņu. Un tad mēs tā pašūsim uz augšu. Mēs apņemsim šito daļiņu. Vairākas reizītes nošūsim. Viņam tur tās ejās ķepas. Šūsim līdz galvai. Prasījās gandrīz garāku adatu, bet nu. Tās dikti lielas būs, ko paigi lielas būs, jā? Kā tev šķiet? Kaut gan vai šitā apņem, šitā apņem. O? Un kaut kur Elizabete ir drusciņ tuvāk. Šitā. O, jā? Es pieturēšu. Pieturi diedziņu. Jā. Un vēlreiz apņem. Vēlreiz apņem no augšas uz leju. Jā, tā kā mēs darījām. Tikai adatiņu centies tuvāk izvilkt. Pavelc atpakaļ. Jā, uzspied. Vēl te labi būs. Pieturi. Un tāpat iedur un tūlīt nogriezīsim. Tagad neizvilksim. Tur tā sūsas tur drusciņi pa galdu viņu. Jā, lai viņš paliekā un paskaties uz guntu arī. Jā. Nu kā tu nosauksi savu zaķi? Kā tu viņu nosauksi? Paņem otru rīta, teiksim, ka tev ir lai 2 viņi, jā. Tu jau var arī, ka tev bija otrs arī. Garausi, sveiks! Nu, kurienes tad tu ieradies? Pagriežat pret manīm. Jaunais. Pagriežat pret manīm bišķi. Es jau tāds vecāks, pagājušā gada garausis, kādas tev lielas garas ausis. Un kāda lipa tev, nu... Elizabete, nodzied kāds smuku dziesmi, ka zaķīts mans. Vienalga kādu māki. Zaķīts man. Balts ar garām austiņām, Zaķi. kāpostiņš, burkāniņš, garausīšā gardumiņš. Pasaki paldies, Elizabete, Rītas tantē. Paldies. Paldies, vecmāmiņ. Māki pateikt angliski. Thank you. Pamāji man.